Nu, kas notiek? Turnīra cīņas sāksies. Enjoy your battle in the same way. Tik jautri man vēl neizdevās zaudēt turnīra cīņas, jo mums bija fantastisks tiesnesis līdzi un man bija fantastiska komanda. Man izdevās realizēt visus savus šāvienus pārliecinoši un arī piešaudas laukumā man viss gāja perfekti. Mežā, kad mēs iegājām, sāka līt stipri un palika tumšs. Kaut kā vienā mērķī man jau dubultojās uzgalis, kas man vispār mūžā gadījās pirmo reizi. It kā man likās, ka šāvienā es izdaru visu perfekti, tomēr lidoja arī gan sešnieki, gan arī daži divnieki, trīnieki. Tas nozīmē, ka kaut ko tomēr es nejūtu, savas kļūdas, bet mana pretiniece šāva ļoti labi. Viņa šāva pat labāk nekā viņa vispār šāvusi, laikam, kvalifikācijas raundos. Un jā, viņi man neiedava iespēju aizķerties. Pēdējos mērķos es biju nedaudz plusā, nu, tā kā pēc summas, bet kopumā tomēr es piekāpos. Bet bija tādi arī ļoti pozitīvi momenti, ka, piemēram, Itālijas Čindzija, kas kvalifikācija ir pirmā vietā, viņa raksta protokols un saka Trento 3, nu tā kā 33 itāliski. Un es viņu atkārtoju Trento 3, un viņa tā kā, jā, Trento 3. Viņi man jautā, vai tu zini itāļu valodu? Es saku, nē, bet man ir ļoti skaista tradīcija vienreiz gadā iet ar itāļu šāvējiem mežā. Mēs tur visi pasmējamies par to, tas bija tāds. Bet ļoti pozitīva atmosfēra. Tas jau viens ir tas, kāpēc man patīk šie mači, jo es tiešām iegūstu jaunu pieredzi šaušanā, sevi, es iegūstu jaunus draugus, man ir iespēja parunāt ar kolēģiem vai ar treneriem no citām valstīm, paprasīt, kā trenējās citi cilvēki, kāda ir atlases noteikumi un kā vispār viņam notiek kaut kādas treniņas sesijas. Tiešām vērtīgi. Women under 21. МиГ-4. Izdarīju, ko varēju. Nav citu vārdu.